Sveiki, strēlnieki. Martā paskatīsimies, ko taro kārtas saka par strēlnieku zīmi. Strēlnieks pats savus laimes kalējis šajā mēnesī. Ļoti daudz iespēju tieši prezentēt sevi, reklamēt sevi, pierādīt savu varēšanu, pierādīt savas zināšanas, prasmes, intelektuālās zināšanas, ļoti spožs prāts, ļoti labas idejas, ļoti labas idejas, ko pasniegt apkārtējiem cilvēkiem, tā kā reklāmas jomā, parādīt, ko es māku, ko es zinu, ko es piedāvāju jums un nekautrēties par to, varbūt apzināt arī visu to, kādas prasmes jūsos ir, tā kā tādu CV rakstīšana, kad es tagad salieku uz papīra visu to labo, kas manī ir, un tad es arī pats noticu, un es arī apkārtējai pasaulē varu paziņot, patiešām man ir daudz rīku, daudz zināšanu, daudz prasmi, un man ir daudz pieredzes jau. Darba joma. Darba jomā kaut kā nesevišķi iet ar citiem cilvēkiem un naudu. Ja? Te tā kā jāsāk uzmanību pievērst samaksai, vai tas darba apjoms, kādu jūs padarat, ir atbilstoši atalgots, ir sajūta, ka ir mazliet par maz, ka gribas piemaks, un šis ir laiks, kad jūs varēsiet kārtīgi izdomāt, vai jums der, vai jums vajag kādu resursu optimizāciju, vai jums vajag kaut kur ieguldīt, kaut kur sašaurināt izdevumus. Ja? Tā kā te ir krietni jāpadomā par to, cik liela ir mana alga, ko es no tās varu atļauties un ko es šeit nopelnu. Liela loma šeit ir citiem cilvēkiem. Es neiesaku šajā mēnesī salīdzināt savu algu ar apkārtējiem, bet tas varētu izraisīt kaut kādu krīzi, vai nu viņiem, vai nu jums. Bet katrā ziņā, manuprāt, ka, ja mēs liekam šīs abas divas kārtas kopā, tad jūsu profesionalitāte šajā mēnesī netiek īsti novērtēta. Ja jums šķiet, ka ir par maz, tad jums ir jāpasaka, ka ir par maz, vai arī jāpiedāvā kaut kādas savas prasmes, kurās jūs varat papildus atrast kaut kādu gandarījumu, prieku un tā skaitā samaksu. Tātad iespējams, ka šī nav darba devēja problēma, bet jūsu problēma, ka jūs neesat parādījis, kādas ir iespējas, ko jūs darat. Varbūt arī jūs jau tagad darat pietiekami daudz, un par to īsti nesaņemat, varbūt tā kā gribētos. Un partnerattiecības strēlnieki, pentakļu dūvis, tas nozīmē kaut kas jaunas intereses. Arī tiem, kas ir partnerībā jau ilgstoši, kam ir ģimenes un attiecības, pentakļu dūvis saka, jums ir kaut kāds resurss, ko jūs varētu izmantot. Jums ir pirmkārt budžets, ko jūs varat izmantot kopīgi, plānojot ceļojumus, plānojot mājas labiekārtošanu, dārza labiekārtošanu, skaistumu, komfortu. Jūs katrs pats zinat, ko jūs gribētu. Ja? Un šajā mēnesī jūs iegūstat tādu partneri, tādu kā sadarbības partneri, kā domu biedru, kā tērēt, kā ieguldīt, un šis ir arī tāds labs laiks, lai jūs vienotos, kas ko darīs. Ja? Jo pentaklis ir nevien nauda, tas ir arī aktivitāte, enerģija, un mēs varam sadalīt tās jomas, ko mēs ikdienā darām. Tā nav tā, ka kaut kādu vienu daļu, lielāko daļu, pieņemsim, sadzīves rūpju uzņems viens, un otrs mazliet viņas sadudas. Tātad šis ir mēnesis, kad jūs varat visu pārunāt, jo attiecībās jūs esat atvērti pārmaiņām. Ja kaut kas neapmierina, protams, jāapmierina, tur nekas nav jāmaina, tur viss ir kārtībā. Budžeta plānošana, man liekas, arī te labi iedarās. Un tiem, kas tikai meklē partnerību, tātad šī kārta arī sola iespēju, zelta graudiņu, notikumus, meklējiet internetā, sēdiet pie datora, kafijas krūzu un paskatieties sarakstē vien, jūs varat jau iegūt potenciālu partneri. Tātad jāpiedalās, lai kaut kas notiktu šajā jomā. Un padoms. Padoms, atstājieties laicīgi. Ja? Atstājieties laicīgi.
Tas nozīmē, ka nepārspīlējiet ar savu klātbūtni, ar savu uzstājību, ar savu ietekmi, ar rādīšanu, ar palīdzēšanu, ar tādu ietekmēšanu. Vienkārši parādiet, palaidiet situāciju un ļaujiet, lai situācija notiek. Un jūs redzēsiet, arī tad, ja jūs pats neietekmējat to situāciju, viņi tik un tā iet uz priekšu. Tāds lielisks mēnesis, mīļie strēlnieki, lai jums izdodas!